kungi un viesi. Esat sveicināti Daugavas Vanago Amerikas Savienotās valstīs 74. delegātu sapulcē. Ir pagājuši 78 gadi, kopš Daugavas Vanago organizācija dibināta grūtos pēckara apstākļos. Mainoties līdzi pasaules apstākļiem, Daugavas Vanagi arvien darbojās kalpot leģionāru vajadzībām un Latvijai pa labu. Pa piemēru, šogad aprit 20 gadi, kopš Latvija uzņemta NATO aliansē. Mēs atceramies, ka tajā laikā ārzemes latvieši un arī ārzemes latviešu organizācijas bija iesaistītas tajā pieteikšanas procesā. Mēs varam būt gandarīti, ka mēs arī palīdzējam Latvijas valdībai sasniegt šo mērķi. Šodien Latvija tiek galā ar vēl lielākām iekšzemes un starptautiskiem spiedieniem. Tāpēc mums, Daugavas Vanagiem, ir vajadzīga šī delikātu sapulce, satikties, pārskatīt padarīto, pārunāt pašreizējās problēmas un izplānot nākotni. Mēs turpināsim ar svētbrīdi. Arkibīskape Lama Zuševica to pateiks. Viņas svētbrīdis nav jūsu programmās tehnisku iemeslu pēc. Un kā rakstīts jūsu lapiņās, mēs iesākam ar apliecinājumu Dieva priekšā. Sveitīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev ir izredzējis par īpašumu. Par viņu priecājās mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Jūs būsiet ievērojuši, ka sirds ir gan daudzskaitlī uzrunāts mūsu, bet ir viena sirds un dvēsele, kas tagad lai atveras Dieva vārdiem, kas atskan no 29. Dāvida dziesmas, kur viņš reiz lūdza. Dievs kungs, lai dod spēku savai tautai. Dievs kungs, lai svētī savu tautu ar mieru. Tā noslēdzās psalms, kura rakstnieks patiesi ir Dieva vīrs, Dāvids, bet kura virsraksts ir tā kunga godība pērkonā. Psalms ir tikai 11 pantu garš, bet 18 reizes pieminēts Dievs, 7 reizes pērkons metaforiski, jeb arī varbūt tieši apzīmēts kā tā kunga balss. Rainis reiz rakstīja par pērkonu, un kad komponists Mārtiņš Brauns deva vārdiem melodiju, radās spēcīgā dziesma, saule, pērkons, Daugava. Tā noslēdzās šī dziesma skaļi dziedot, skaļi, pērkons, velnu spērējs, tas mūsu tēvs. Vai šie vārdi neatspoguļo mūsu tautas ilgas, lūgt palīgā jebkādu spēku, lai Latviju tauta varētu dzīvot mierā un atbrīvoties no ļauniem spēkiem. Ļoti agri šorīt, tālu no mums, debesīs virs vairākām zemēm un valstīm atskanēja ne pērkons, bet bumbu sprādzieni. Atkal. Laikiem mainoties, arī ieroči ir citi, bet šādu uzbrukumu sekas un posts arvien atstāja šausmas, ciešanas un sēras savās pēdās. To zināja un piedzīvoja tie, kuri dibināja Daugavas Vanagus, lai atbalstītu karā cietušos leģionārus un godinātu karā kritušos. Un kā toreiz, tā tagad ir tie, kuri ir nežēlīgi varas kāri, valdnieki, kuri gatavi, viņiem vienalga,
gatavi upurēt neskaitāmus cilvēkus, lai panāktu savu gribu, savu uzvaru. Citu brīvība un drošība viņiem nerūp. Paldies Dievam, kā toreiz tā tagad ir tie, kas ir gatavi celties un stāties pretīm un aizstāvēt vērtības, kuras Latviju dvēselēm ir dārgas. Kopš Putina Krievijas uzbrukumu Ukrainai 400 latviešu jauniešu, ir brīvprātīgi iestājušies Latvijas armijā. Citus iesauc, viens mūsu mācītājs Latvijā jau iestājies zemes sardzē, otrs cer atrast sevī drosmi. Tā viņš teica, doties uz Ukrainu, apmeklēt ekumēnisku centru, ko liela pasaulē grib atbalstīt. Tas atrodas pilsētā netālu no frontes. Centrs domāts visiem ticīgajiem, katram, kurš meklē pēc palīdzības, meklē citus, ar kuriem kopā lūgt un atgūt dvēseles mieru. Ticu, ka arī jūs, Daugavas vanagi, mēs no sirds gribam kaut ko darīt, pacelt savas balses, lai atbalstītu to, kas ir taisnīgs, un palīdzētu tiem, kas par to cīnās. Zinu, cik ārkārtīgi daudz jau darīts pa vairāk par 74 gadiem, un kaut šodien, šinī un rītdien delegātu sapulcē jūs iedrošinātu Dievs pats ticēt, ka jums ar vien ir jāpaceļ savu balsi. Varbūt tā nebūs nesatricināma debesīs kā pērkons, bet tai jāatskan, aizstāvot taisnību, patiesību un miera centienus. Kristus reiz teica, svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Dieva bērniem. Un tas ir tas pats Dievs, kura balss ir varena kā pērkons, bet kura sirds atvērta katra sava bērna lūgšanām. Viņš saprot, ko nozīmē vienlaicīgi tautai lūgt sev spēku un mieru. Līdzīga doma atskan nesen komponētā Lolitas Ritmanas dziesmā, kurā ar Aleksandra Grīna vārdiem tiek lūgts: dodi mieru mūsu brāļiem, dodi spēku mūsu tautai. Tā radās filma Dvēseļu putenis. Varbūt arī šī delegātu sapulcē domas visas nenesīs mieru. Tik daudz, tik strauji mainās ap mums, kā vētrā, kā putenī. Viss liek rūpēties vēl vairāk par to, kā saglabāt mieru, nodrošināt nākotni. Mums, mūsu bērniem, mazbērniem, mūsu Latviju tautai. Pacelsim savas balsis lūgšanā, uzticēsimies Dievam, kas varens spēkā un mierā. Tāreiz darīja tie, kuri nāca pirms mums, un kuru darbu jūs te turpiniet. Lūgsim Dievu. Visvarenais Dievs, Tu esi mūsu Tēvs, kas debesīs, bet arī starp mums un mūsos. Palīdzi mums saprast, kā varam būt gan miera nesēji, ne tikai mūsu tautai, bet arī pasaulē. Novērs kara briesmas, apklusini ieročus, modini sirdsapziņu katrā, kas valda pār tautām,
vai vada citus. Mēs no sirds pateicamies Tev par Tavu žēlastību, ar ko Tu esi svētījis ASV Daugavas vanagus jau 74 gadus. Un mēs pateicamies par tiem, kuri ir kalpojuši vadot. Līdz šim, vai arī tagad. Un mēs pateicamies arī par tiem, kuri ienāks viņu vietās. Tā Tavs darbs arī turpināsies un nesīs svētību arī caur Daugavas vanagiem, kuri te ir sapulcējušies un arvien meklē, kā palīdzēt, kā atbalstīt cietušos un tos, kuri strādā par labu Latvijai. Mēs Tavā priekšā ar godu pieminam tos, kuri upurējuši savas dzīvības, lai citus aizsargātu. Dodi mieru visiem, kuri cietuši vai karā krituši, ilgās pēc miera, kaut cīnoties par taisnību. Pasargā un svētī Kungs Latviju, dod mieram uzvarēt Ukrainā, Izraēlā, Gāzā, visās kara un brutalitātes postītās valstīs. Sargā un svētī tautu šeit ASV. Dāvini saprātu, atmodini drosmi stāvēt par to, kas ir labs un paties. Dari visus savus bērnus par miera nesējiem, kuriem Tavs dēls Jēzus atstājis savu mieru. Ne tādu mieru, kā pasaule dod, bet tādu, kādu Tu piešķir ikvienam caur viņu, kuras svētā vārdā mēs kopā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un mūsu Kunga Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, svētā gara sadraudzība, miers un gara spēks, lai ir ar mums visiem. Āmen. Noslēgsim dziedot dziesmu, ko vārdus uzrakstījis ņujorkietis, latvietis Nikolais Kalniņš. Svētī un sargā Dievs vienoto latviešu saimi. Svētī un sargā Dievs vienoto latviešu saimi, ticībā stipriem liet strādāt par Tēvzemes laimi. Taisnība vien, pamats lai stiprais ikdien, cīņā ar grēku un ļauno. Liec mums Tēvs mūžīgais krūtīs degt cerības staram, dzīvot un strādāt pēc likumiem Taviem, lai varam. Ticam paties, stipram tad saite mūsies, mērķi par Latviju celu. Lūdzam visvarenai šodien mēs mīlību Tavu. Lūdzam, ak neliec Tēvs latviešiem svētību savu. Lai mums nav grūt, stipriem un patiesiem būt, Tevi aizdzīvot par slavu.
Lūdzu uzmanību karogiem. Paldies. Aicinu Andri Kursieti, Daugavas Vanago ASV priekšnieku ievadam. Labvakar, cienījamie goda viesi, vanagi un vanadzes, dāmas un kungi. Ar lielu prieku oficiāli atklāju Daugavas Vanagu ASV 74. delegātu sapulci. Kā katru gadu es vēlu ražinu, veiksmīgu un saskanīgu sapulci, labu domu izmaiņu, bet būt vienam ar otru iecietīgiem un lai delegātu darbs vainagojās ar panākumiem, kas būs par labu mūsu tautai un organizācijai šeit Amerikas Savienotās valstīs, kā arī mūsu tēvzemei Latvijai. Kad pirms 10 gadiem pārņēmu DV vadību ASV, vēl bija gandrīz 500 leģionāru, kuriem sniedzām atbalstu un palīdzību. Šo 10 gadu laikā šie skaitļi ir krasi samazinājušies, jo mazāk nekā 5 no mūsu veciem varoņiem joprojām ir dzīvi, kuri saņem mūsu palīdzību. Ņemot to vērā, gan DV ASV zemesvalde, gan delegāti veltījuši daudz laika un pūļu, lai rastu idejas organizācijas nākotnes plānam, bet tas joprojām ir nepabeigts darbs. Tā kā organizācija atrodas uz jaunā virziena sliekšņa, es uzskatu, ka ir pienācis laiks jaunai vadībai ar jaunu seju un jaunām idejām. Tāpēc jau pērn pieņēmu lēmumu šogad nekandidēt uz DV ASV vadību. Esmu lepns par DV ASV paveikto pēdējo 10 gadu laikā, un esmu pārliecināts, ka jaunais priekšnieks un jaunā valde turpinās vadīt organizāciju pareizā virzienā. Es vēlos pateikties visiem DV ASV zemesvaldes locekļiem, kuri pēdējo 10 gadu laikā man ir palīdzējuši ar savu atbalstu un padomu. Jūs padarījāt manu darbu vieglāk paveicamu un devāt man morālo un fizisko atbalstu, lai es varētu veiksmīgi pildīt savus pienākumus. Tāpat vēlos pateikties visiem DV ASV biedriem par atbalstu un uzticību man, tas man nozīmē ļoti daudz. Bet visvairāk es vēlos pateikties savai sievai Rozmarijai, kura stāvēja man blakus manos priekšnieka gados, kura ceļoja ar mani, pacietīgi sēdēja, kamēr es piedalījos sanāksmēs vai pasākumos, kas notika valodā, kuru viņi nerunā, un kura pilnībā atbalstīja DV organizāciju un tās mērķus. Thank you, Rosemary, for all your support over all these years. I could not have done this job without you. Pēdējo 10 gadu laikā DV ASV ir daudz paveikuši, un es zinu, ka tie labie darbi turpināsies arī nākotnē, jo, kā dziedam DV himnā, mums ir daudz ko vēl veikt. Daugavas vanagi sasauksimies. Dievs svētī Latviju.
Aicinu Aivaru Sinku, Daugavas vanagu priekšnieku uzrunai. Cienījamās Daugavas vanadzes, godātie Daugavas vanagi, godātie viesi, mīļie draugi. Iebraucot Amerikas Savienotās valstīs, pie muitas man uzdeva jautājumu par savu ceļojumu. Biznesam vai izpriecei? Es atbildēju izpriecei. Protams, gadskārtējā delegāta sapulce ir nopietna lieta, bet varēju tikai no sirds atbildēt, ja man vienmēr te patīk, man vienmēr tik skaisti un silti te uzņem. Kā pirmais es gribētu pieminēt Andri Kursieti. Andris šodien atvadījies no saviem amatiem. Andri, paldies par tavu darbu. Paldies par tavu atbalstu mums visiem un arī tieši man. Man ir žēl, ka tu esi prom no amatiem, bet zinu, ka tu vienmēr būsi ar mums. Paldies. Es lūdzu tev atnākt šeit, es gribu dāvaniņu iedot. Starp citu, tā grāmata ir grāmata, ko Daugavas vanagi atbalstīja pa pulkvedi Arvīdu Krīpēnu. Būtu es šeit runājis pirms 20 gadiem, te būtu pilns ar cilvēkiem, kas zināja, kas Arvīds Krīpēns bija un kāpēc viņš tik svarīgs mums. Viņš bija viens no galvenajiem kaujas vadoņiem Latvijas leģionām. Viņš tad, kad karš bija beidzies, bija jau legalizējuši. Viņš bija civilās drēbēs, bet, kad vajadzēja kādu, kas vada latviešu karavīrus Gūstekņu nometnē, viņš iegāja atpakaļ iekšā. Viņš uzdeva brīvību kļūt par Gūstekni. Viņš bija viens no galvenajiem, kam radās ideja dibināt karavīru palīdzības organizāciju, kas tapa pa Daugavas vanagiem, un viņš iegāja Zēdelgemas nometnē kā Zēdelgemas nometnes karavīru vadītājs. Viņš nebija klāt, kad dibināja Daugavas vanagus, tādēļ, ka mēnesi iepriekš atnāca Padomju Savienības militārie pārstāvji un gribēja viņu arestēt. Viņš publiski visiem priekšā izdarīja pašnāvības mēģinājumu, un viņi aizved tajā vietā uz slimnīcu. Un dēļ to, ka viņš bija gatavs upurēties, vairs šitie militārie pārstāvi nebrauc uz nevienu latviešu karavīru Gūstekņu nometni, lai arestētu un aizvestu Sibīriju Gūstekņus. Tā šis pulkvedis Arvīds Krīpēns ir ļoti nozīmīga personība, un viņš pēc tam ilgus 3 gadus arī Austrālijā bija vadošos lomās. Bet jā. Latviešiem ārpus Latvijas ir liels uzdevums. Uzturēt un attīstīt latviešu valodu un kultūru, to nodot tālāk savās ģimenēs, piedalīties plašākā latviešu sabiedrībā un arī uzturēt dzīvu saikni ar Latviju un Latvijas valsti. Mēs jau visi zinām, kāpēc tas ir mūsu uzdevums. Bet to vistiešāk pateica Jānis Jaunsudrabiņš ar vārdiem, lai nezustu Latviju cilts. Kā organizācija Daugavas vanagiem ir līdzīga atbildība. Nodrošināt vietējo latviešu sabiedrību attīstību, aizstāvēt un pārstāvēt Latviju mītnes valsts līmenī, kā arī palīdzēt Latviju stiprināt.
Un es zinu, ka Daugavas Vanaga Amerikas Savienotās valstīs to dara veiksmīgi. Daugavas Vanagi kā pasaules organizācija ir laimīga tieši ar to, ka mēs ikdienā strādājam visos 3 šajos līmeņos – vietēji, mītnes valsts līmenī un Latvijas valsts līmenī. Savā galvā es tur redzu kā 3 stūri. Katrs stūris tikpat svarīgs. Un 3 stūris latviešu folklorā ir viens no dieva zīmēm. Es zinu, ja mēs turpināsim spēt strādāt katrā šajā stūrī, tad mūsu organizācijai būs jēga mums, mūsu bērniem un Latvijai. Daugavas Vanagu centrālā valde, kur darbojās 2 valdes locekļi no ASV, strādā visvairāk, protams, Latvijas valsts līmenī. Bet, ja nenotiktu darbība visos šajos 3 līmeņos, tad mēs neko nepanāktu. Paldies visiem ASV par jūsu darbu, centību un patriotismu, lai šo darbību īstenotu. Šodien ir interesants un arī izaicinošs brīdis mūsu Latvijas un pasaules vēsturē. Liela apmēra Eiropas karš notiek pirmo reizi 80 gados. Pasaules politika svārstās, varbūt ir īpaši Amerikas Savienotās valstīs. Es savās sarunās vienmēr uzsveru to, ka Latvija šodien ir drošāka nekā tā jebkad ir bijusi. Mums tikai jāsalīdzina Latviju un Latvijas situāciju, kā tai bija pirms 40 gadiem, vai 80 gadiem, vai 120 gadiem. Bet no otras puses situācija ir melna un balta. Ja Ukraina uzvarēs karu, ja demokrātijas atbalstoši politiskie spēki uzvarēs savas cīņas, tad Latvijai ir iespēja turpināt zelt un plaukt. Bet, ja Ukraina neuzvarēs karu, ja demokrātijas atbalstītāji zaudētu patreizējās politiskās cīņas, ja atbalsts NATO mazinātos, tad Latvijai varētu atgriezties līdzīgi draudi kā 30. gados. Daugavas Vanagiem kā organizācija ir vienreizējs pamats un iemesls būt. Marketinga valodā unikāls pārdošanas punkts, USP. Mēs ne tikai strādājam 3 līmeņos ar tiešu sadarbību ar Latvijas valsti, mēs to darām ar uzsvaru uz aizsardzību. Un, protams, tas nāk no mūsu vēstures, bet ticiet man, Latvijā mūs ciena un uzklausa tieši tādēļ. Mūsu patreizējais lielākais projekts Lestenē, uzbūvēt tur muzeju, kaut aprakstāms kultūras valodā un politikā, ir īstenībā aizsardzības projekts. Mēs to vadam ne tikai mūsu senču piemiņas dēļ, bet lai uzdrošinātu Latvijas valsts pārstāvjus un lai nodrošinātu, ka Latvija arī turpmāk nekad neaizmirsīs savu solījumu saviem karavīriem. Latvija ir brīnišķīga sala pasaules jūrā, kā rakstīja Jānis Sudrabiņš. Daugavas Vanagu darbs un lepns pienākums ir strādāt, lai tā alaža būtu. Un ja to darīsim, mūsu organizācijai būs iemesls būt. Būt mums, būt mūsu bērniem un būt Latvijai. Daugavas Vanagi, sasauksimies! Turpināsim uz apsveikumiem.
Aicinu Robertu, dodu vārdu Robertam Blumbergam, Latvijas Republikas goda konsuls Čikāgā. Dāmas un kungi, man ir liels gods un prieks sveikt vanagus un vanadzes jūsu 74. delegāts sapulcē Milvokos. Es pateicos manam draugam Andrim Kursietim par ilgadīgo un veiksmīgo Daugava vanagu vadību. Es atceros, Andri, ka tu man lūdz šeit, kad es biju jaunāks un daudz tievāks, kā jauns godkonsuls, un tad, bet man tas bija nozīmīgi manai godkonsul karjerai, kad es runāju. Vai tas bija Kalpak? Es domāju, varbūt 18. novembrī, bet es vienmēr pateicos tev par to, Andri. Un tad es arī gribu, protams, apsveikt jūs jauno priekšnieku, man draugu no Čikāga, arī no Milvokiem, Mārtiņš Stāk. Mārtiņš tikai pirms mēnesi man pierunāja iestāties Daugava vanagos kā mūža biedrs. Bet tas nebija grūts lēmums man pieņemt, jo es esmu daudz gadus novērtējis jūsu darbību, īpaši ar leģionāriem, ar visām latviešu organizācijām, īpaši Amerikā, un jūsu vispārējo labdarības garu. Un tas man ļoti uzrunāja, kad Mārtiņš man uzrunāja. So, paldies par to. Un beidzot, es gribēju teikt, ka manā vērtējumā, un droši vien daudziem arī, ka Daugavas vanagi ir vispatriotiskā latviešu organizācija Amerikā. Es gribu beigt ar novēlējumu jums, lai būtu radoši un ražīgi delegātu sapulcs. Paldies! Vārds Guntai Reynolds, Daugavas vanagu Kanādā priekšsēde. Labvakar, cienījumās vanadzes, godātie vanagi, viesi. Man, kā jau visus šos gadus, ir liels prieks būt jūsu vidū, piedalīties DV ASV delegātu sapulcē. Ir svarīgi, ka kaimiņi, draugi uztur ciešas saites, uzzina, ko viens otrs dara, lai veiksmīgāk Daugavas vanagu organizācijas mērķi tiek pildīti sadarbojoties, jo vairums ir spēks. Un var arī kādreiz noķiept labas idejas. Jūs esat sanākuši, jo jums ir dārga latvietība un Daugavas vanagi. Es aicinu jums veltīt domas un darbus uz pozitīvu nākotnes veiksmēm vienprātībā, jo tikai tad mēs varēsim ar godu pildīt mūsu mērķus. Šie mērķi mainās, pamats vēl ir mūsu leģionāri un jaunatne. Izcili jūsu atbalsts ALAS projektam Sveika Latvijā. Viena prasība, kur nav mainījusies, ir darbs, ko mēs veltam sargāt mūsu tēva zemi. Bez kompromisa stāju un kopējais pienākums rūpēties par patiesu vēsturi, Latvijas vēsturi un mūsu latviešu leģionāru vēsturi. Dot spēku Dievs mums stipriem būt, par tēvu zemes sargiem kļūt, kam modra acs, kam darbas spars, tas visu var, kam spārnos gars. Lai svētī zeme tava acs,
Par visu sargs, Diev, esi pats, lai Latviju saule nenoriet, lai tauta vienmēr augšup iet. Lai mūsu vanags vēl cēli lido pa pasauli, Daugavas vanagi sasauksimies. Paldies! Vārds Dzintrai Eglītei, Daugavas vanadžu Kanādā priekšniece. Labvakar visiem Daugavas vanagiem, biedriem, šīs delegātu sapulces delegātiem, milvokiešiem, droši vien ir daudz draugi un pat radi šodien. Vispirms paldies par ielūgumu piedalīties jūsu 74. delegātu sapulcē. Man ir labas atmiņas, kad biju 2018. gadā un piedalījos 68. sapulcē. Tā ir tāda statistika, kas man ir krātuvē. Daugavas vanagu Kanādas vanadžu vārdā nesu jums pavasara sveicienus no Kanādas. Mums pavasaris parādījās vairākas reizes, bet liekas, ka tagad noturēsies. Arī jums var redzēt tādu pašu laiku kā mums. Novēlu jums raitas, bagātas pārunas ar vērtīgiem panākumiem, kā izpildīt mūsu kopīgos mērķus un veikt organizācijas turpmāko darbību. Skatoties mūsu organizācijas vairāk kā 70 gadu pastāvēšanu, no maiņām mēs nevaram izbeigt, bet organizācijas darbība var aktīvi turpināties. Varbūt ar jaunām tradīcijām vai jauniem statūtiem, vai kā to varētu teikt. Strādāsim, būsim radoši, uzklausīsim viens otru un turpināsim mūsu kopīgo darbību. Daugavas vanagi sasauksimies! Ir saņemti rakstiski apsveikumi no Māra Selgas, Latvijas Republikas vēstnieks Amerikas Savienotās valstīs. Augsti godātais kursieša kungs, vēlos jums un visiem Daugavas vanagu ASV delegātu sapulces dalībniekiem izteikt vissirsnīgākos apsveikumus. Diemžēl darba pienākuma dēļ Washington, D.C. nevaru piedalīties, lai šo apsveikumu izteiktu klātienē. Tomēr lūdzu jūs manus vissirsnīgākos vēlējumus nodot visiem klātesojušiem. Mana darba cēliens Amerikas Savienotās valstīs tuvojās noslēgumam. Tādēļ vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem jūsu organizācijas biedriem par doto iespēju sadarboties pēdējo 5 gadu laikā. Novēlu jums visiem sasaukties un turpināt darboties mūsu Latvijas labā. Daugavas vanagu organizācija ir bijusi un turpina būt kā latviskuma bākuguns tautiešu vidū, kas ir vienmēr atgādinājusi par mūsu saknēm, palīdzējusi uzturēt un stiprināt mūsu identitāti. Esmu aizkustināts, cik aktīvi Daugavas vanagu organizācija ir darbojusies ASV un novēlu, lai šī sapulce nestu augļus un palīdzētu Daugavas vanagu un visas ASV latviešu sabiedrības tālākā attīstībā. No sirds pateicoties par jūsu nesavtīgo darbu, novēlu veiksmīgu un latviskuma pilnu delegātu sapulci Māra Selga. Apsveikums no Ināras Sīkās, Daugavas vanagu vanadžu priekšniece. Sveicu visus delegātus un dalībniekus 2027. gadā ASV DV delegātu sapulcē. Daugavas vanagi ir stūrakmens latviešu sabiedrībā un kaut organizācijas biedru skaits kritās, ir nozīmē, ka esam beiguši savu darbību. Tas nenozīmē, ka esam beiguši savu darbību. Visā pasaulē Daugavas vanagi turpina atbalstīt un rūpēties par savām vietējām latviešu sabiedrībām un biedriem.
Tanī pašā laikā nodaļa spēja plaši atbalstīt dažādus mērķus Latvijā ar ziedojumiem un draudzību. Katrs darbiņš, katrs ziedojums ir svarīgs, jo kopā varam daudz ko vēl panākt un izdarīt. Liels paldies visām nodaļām, vanadžu kopām un katram biedrim par uzņēmību, ticību un gudrību savā DV darbā. Es novēlu jums sekmīgas pārunas, gaišas idejas un spēku turpināt Daugavas vanagi sasauksimies. Tagad es dodu vārdu Indianapolis Daugavas vanagu apvienības pārstāvjiem apsveikumam arī. Labvakar, Andra, vai mēs varam palūgt tev iekšā? Mēs no Indianapolis Daugavas vanagu apvienības un tie, kas no Indianapolis ir ASV valdē, esam daudz gadus sastādājušies kopā, daudz ir paveikts, vairumkārt tas ir darīts ar nopietnību un ar prieku, kādreiz ar nelielām domstarpībām, bet daudz kas ir paveikts. Un mums ir žēl redzēt, ka tu ej prom, bet arī mēs saprotam, ka lietām ir jāmainās, lai aug. Bet mēs ilgi gudrojām un domājam, kā tev pateikties. Un sāksim ar Noru. Sirsnīgi mēs pateicamies par tavu ilgadīgo darbu. Ar stingru apņemšanos esam sasnieguši mūsu mērķi. Ar godu esam kalpojuši mūsu leģionārus. Labu padarīts. Te ir viens sienas pakrāmais ar vilpludoņu vārdiem par Daugavas vanagiem. Lūdzu. Paldies tev. Liels paldies Indianapolis pārstāvjiem. Vārds tagad Andrejam Jungam, Garazera pārstāvim. Lasu sveicienu no Garazara un tā prezidenta Egona Kubeliņa. Cienījamais kursiešu kungs, visas latviešu Garazara centra komandas vārdā izsaku visdziļāko pateicību par jūsu gadu ilgo kalpošanu un neatlaidīgo apņemšanos vadot Daugavas vanagus ASV. Jūsu vadībā Daugavas vanagu organizācija ir atstājusi neizdzēšamas pēdas Garazarā, un mēs būsim mūžīgi pateicīgi par tās lielo ietekmi mūsu darbā. Daugavas vanagu dāsnais ieguldījums ir veicinājis mūsu programmu panākumus un ilgspēcību. Garazars ir vienmēr ļoti novērtējis Daugavas vanagu pastāvīgo sadarbības garu. Vēlme kopējai sadarbošanai ir stiprinājusi abu mūsu organizācijas darbu latviešu valodas un tradīciju saglabāšanai. Ar visdziļāko atzinību un vissirsnīgākajiem sveicieniem Egons Kubeliņš, prezidents Garazars. Garazara vasaras vidusskolas vārdā es ļoti sirsnīgi pateicos Daugavas vanagiem par stipendiju atbalstu, it sevišķi tām ģimenēm, kam ir 3 bērni vai vairāk, kā arī man ir, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tātad sirsnīgs paldies.
Uzmanību Daugavas vanagu himnai. Še kopā mēs biedri, kam lems nebija mirt, dzīves laivu, kas savu var tālāku ir. Kas var še jaunu sauli, ikdienas vēl sveikt, var strādāt un sapņot, un daudz ko vēl veikt. Daugavas vanagi sasauksimies, kas vēl dzīvi, esam palikušies. Lai nelūko naidnieks mūs aisti neviens, mēs celsimies pretī tam visi kā viens. Sauc tevi, sauc mūs, mēs teiksim tūlīt, pret arklu un izskapti zobenu mīt. Daugavas vanagi sasauksimies, kas vēl dzīvi, esam palikušies. Atklāšanas akta pirmā daļa pabeigta, sekos 10 minūšu starpbrīdis un tad Čikāgas vīru kora koncerts. Paldies! Labvakar! Čikāgas vīru korim ir paties prieks piedalīties Daugavas vanagu ASV delegātu sapulces atklāšanā. Iesāksim koncertu ar 4 tautas dziesmām. Pirmā dziesma apraksta senlatviešu pērkoni, kā jājēju ar dzelžiem kaltu melnu zirgu. Ar akmeņiem nobarota šī svina ķēve lēkā jeb ģeiro gar jūras malu. Pēc tam pats pērkons tālumā pamana saules meitas, kuras upē mazgā savus zelta kumeliņus. Pērkonītis augstu brauca telkiem kaltim kumeli. Telkiem kaltim kumeli. Rīgvē zemes gādē lauki mežu grāli locījās. Mežu grāli locījās. Pērkonāmi melni zirgi ar akmeni nobarot. Dzes un draba ūdentiņu tēraudiņa silīte. Tēraudiņa silīte.
Mūsu nākošā tautas dziesma atgādina labi pazīstamo Nu ar Dievu vidzemīte. Tajā apdzied puisi, kurš drasē jeb braši soļo uz savu iestāšanos kara pulciņā. Tur šis lauku zēns saņems skaistu mundieri, formas tērpu, cepuri un viksētus, tas ir spodrinātus zābakus, kura dēļ meitas nāks viņu lūkoties kā lielā pilsētā. Zviektin zviedza kara zirgi ir mūsu trešā tautas dziesma. Tajā apdziedam karavīrus, kuri uz akmens tecina jeb asina savus zobentiņus un gatavojas cīņai. Svešniekiem tiek skaidri brīdināts šajā zemē nenākt. Citādi nāksies sastapties ar zelta lakstīgalu, kura dzied šī uzasinātā zobena pašā galiņā. Zviektin zviedza kara zirgi, karavīrus gaidīdam, karavīrus gaidīdam, karavīrus gaidīdam, karavīru zobentiņus uz akmeņa tecinai, uz akmeņa tecinai, uz akmeņa tecinai, iztrinuši zobentiņus krustā
šo tautas dziesmu ciklu noslēgsim ar Skaista mana tēvu zeme. Apdziedam plašos laukus, zaļos mežus, zilos jūras ūdentiņus un grezni līkločoto olaino upīti. Līdzīgi iepriekšējai dziesmai solam sargāt savas zemes robežas, jeb ežiņas, pat, ja būs nepieciešams, tai atdot savu dzīvi. Es apvilku varas tīpu apkārt savu tēvu zemi. Kas gribēja iekšā tikt, lai kaldina zobentiņu. Kas gribēja iekšā tikt, lai kaldina zobentiņu. Kas gribēja iekšā tikt, lai kaldina zobentiņu. Uz ežiņas galvu liku sargāj savu tēvu zem. Labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zem. Labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zem. Kamēr koristi uz brītiņu atpūšas, vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu darbību un dalībniekiem. Pēc kora nosaukuma varētu spriest, ka esam tīri čikāgieši, bet tā ir tikai daļēji patiesība. Koris ir pastāvējis jau gandrīz 40 gadus, pa kuru laiku mūsu rindas ir arī bijušas rindās ir bijuši arī dziedātāji no Latvijas, Kanādas, Clevelandas, St. Louisas, Garazara un Aivas. Bet no visām ārpus Čikāgas pilsētām mūsu viscītīgākie braucēji ir bijuši koristi no Milvokiem. Urā! Kuri regulāri
braukuši uz mūsu iknedēļas mēģinājumiem par spīti tumsai, augstumam, nelabvēlīgiem laika apstākļiem, kā arī Viskonsīnas un Illinois štata policista lamatām. Tā vēl šobaltdienu mūsu korī dzied milvokieši Ivars Suševits un mācītājs Jānis Ginters. Priecājamies, ka šodien varam atbraukt pie jums, nevis otrādi. Mēs pārējie kora dalībnieki esam čikāgieši, tātad lūdzu pieceļieties, kad sauc jūs vārdā mācītājs Ojārs Freimans, Ēriks Antēns, Andris Cers, kas arī mūsu bundznieks, Modris Galinieks, Juris Pūliņš, Pēters Circens, mūsu izcilais pavadītājs ir mans brālis Alnis Cers, mūsu brīnišķīgā diriģente Māra Vārpa, un es esmu Kalvis Cers. Tātad nākošās 3 dziesmas ir mūsu laiku komponētas. Pirmā ir Raimonda Paula spilgti emocionālā dziesma Svētvakars ar Imanta Ziedoņa tēlainiem vārdiem. Gaujas lejas, stārķu ligzdas, kurmju ejas, jaunas sejas, ļaužu balsis un raiņa dzejas. Tās viss tiek dziļi novērtētas šajā dvēseles svētvakarā. Šī Dieva zeme ar gaujas lejām, ar stārķu līgstām un kurmju ejām, ar cēsim tausjām un jaunām sejām, ar ļaužu balsjām un raiņa dzējām, ar cēsim tausjām.
Komponists Māris Lasmanis izvēlējās Ārijas Elksnes dzejoli par mūsu tēvzemes mežiem. Dziesmā Mans mantojums mēs gleznaini raksturojam ar koku saknēm caurausto Latvijas zemi un koku šalkām piedziedāto Latvijas gaisu. Mūsu senči nav mums novēlējuši ne tituļus, ne zelta gredzenus, bet gan egles, ozolus, kļavas, bērzu birzis un priežu silus. Tajos mēs arī par reizēm sastopam šos savus senčus. Trešā komponētā dziesma ir vēl viena Raimonda Paula dziesma Cielaviņa ar Leona Brieža vārdiem. Dziesma nopelnīja klausītāju atzinību, kad 1982. gadā ieguva pirmo vietu tā laika mikrofona aptaujā. Katrs Latvijas novads tiek salīdzināts ar mazo garastaino putnu cielaviņu, ko angliski sauc par wagtail.
pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, bet vēl aizvien, ik rītu, kur zemē, kā ciela vien pretī skrien. Kamēr es sejā visu raugos, kamēr mani raugās vis. Kad zeltais kaiziņš rūdzu laukos, kad bērnu birziņš skinesīs. Visapkārt zeme zied, kā zilis ies un tik neparasti viegli ies, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, bet vēl aizvien, tik rītu vidzemē, kā ciela viņa pretī skrien. Par visu mūžu aktu tiekties, vēl vienmēr aicināsim vis. Kad rāznas tāles neaizsniegtās, kad mākoņu kalnam atbalstīs, visapkārt zemē zied, kā zilis ies un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, bet vēl aizvien, ik rītu atgalvē, kā ciela viņa pretī skrien. Visapkārt zemē zied, kā zilis ies un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigās, bet vēl aizvien, ik rītu zemgalē, kā ciela viņa pretī skrien. Nākamā dziesma skanēs latgaliski. Tautas dziesmā Goju pa mežu, rubeņu šaudeitu. Mednieks ir iecerējis medīt rubeni. Tas ir angliskā nosaukumā Black Grouse. Bet maina savus nodomus, kad sastopas ar jaunu meitu. Mežnieks cenšas meiteni atrunāt no tā, ka viņa ietu pie šeļma, kas ir blēža, vai pie sauča, kas ir kurpnieka, vai pie skrauca, kas ir skroders, vai pie skripača, kas ir vilnieks. Jo mednieks beigās apliecina, tu jau muna būsi. Goju pa mežu, rubeņu šaudeitu,
Pirms dziedam pēdējo dziesmu, vēlamies pateikties Daugavas vanagiem par mīļo aicinājumu. Mums bija liels prieks sagatavoties un padziedāt ar jums. Novēlam jums veiksmīgu sapulci un patīkamu nedēļas nogali. Tagad noslēgsim savu šī vakara programmu ar Apkal manu kumeliņu. Vārdi šķietami ņemti no tautas dziesmām, bet īstenībā ir Rudolfa Blaumaņa sacerēti. Komponists Juris Vaivots tiem ir devis gluži tautas dziesmai līdzīgu sabalsojumu. Tautu dēls lūdz kalējam apkalt kumeliņu, lai viņš varētu uzjāt leduskalnā, tos saskaldīt 9 gabalos, nokļūt līdz meitu mātes istabiņai un aizvest tautu meitu ar visām villainēm.
Sirsnīgs paldies Čikāgas vīru korim un diriģentei Mārai Vārpai. Atklāšanas akts ir pabeigts. Lūdzam visus uz pagraba telpām uz īsu saviesīgu brīdi.